Esam Valmierā, un šeit Elvis. Sveiks! Sveiks! Par ko šodien runāsim? Es tev parādīšu fasādi, kur ir uzbūvēta ar cedralu šķietcementa dēļiem, un tāpat arī mājai vējkaste no šī paša materiāla. Vējkasts ir kas jauns? Vējkastes mēs neesam rādījuši vēl. Ejam, skatāmies! Tas ir šķietcements, viņam ir speciāli šis te raksts veidos, lai izskatītos pēc koka, bet tas viss ir cements, smilts, ūdens, celulozes šķiedra. Arī šis te? Arī šis te, jā, viss ir veidos no šķietcementa. Tas ir ilgmūžīgs materiāls, kalpošanas laiks ir vismaz 50 gadi, un jāpārkrāso jums nebūs, ļoti ilgi. Cik tas ir ļoti ilgi? Pagaidām Latvijā vecāki objekti jau pārsnieguši 15 gadu vecumu, un joprojām viņiem nekas nav darīts, viņi izstāsta gandrīz tāpat kā jauni. Tā kā domāju, ka vēl ilgi. Faktiski jau normāli cilvēki varētu piemānīt, ka tas ir koka apšuvums. Jā, tāds ir arī tas mērķis, jo patiesībā jau atejot kaut metru no fasādes, tu nevienā brīdī nepateiks, ka tas nav koks. Šeit arī var redzēt, ka viss ir burvīgi saskaņots, gan vējkaste, gan fasāde. Tieši tā, te ņemti tāda pati krāsas vējkaste kā fasādes dēļ, arī tas pats šķietcements un tā doma, kurš bija pārkrāsot vējkaste, tas rēķina tev viss atvaļinājums ar rokām gaisā uz sastatnēm. Darbojoties šādu materiālu uzliekot, tad tādas problēmas vienkārši nebūs. Šeit ir saskaņots vienā tonī, bet ir iespējami arī citi varianti? Jā, ir kopā 32 krāsas, visas viņas ir pieejamas gan ar šādu te koka tekstūru, gan gludu virsmu, tā kā ir no kā izvēlēties un var kārtīgi apskatīt savai mājai. Dekoratīvā apšuvuma risinājums, tas ir sens Latvijā, ja tas ir kaut kas jauns? Tieši šādu risinājumu šī ir pagaidām pirmā gatavā māja, bet šobrīd top vēl kādas 3-4 pēc šāda paša principa, jo standartā mēs esam redzējuši, ka izmanto alumīnija logu profils šeit. Bet arī šādu risinājumu, ka mēs liekam pretējā virzienā citas krāsas dēļ, tādam akcentam arī var taisīt, un es domāju, ka izstāsta pietiekoši oriģināli un interesanti arī šādā veidā. Kad veido šādu te risinājumu, tad izmanto oriģinālās krāsotās skrūves, kas ir attiecīgā tādā pašā kā dēle, tādā pašā krāsā arī šīs. Uz fasādes mēs skrūves neredzam, jo tās mums noslēpj atkal katrs nākamais dēls. Skrūves ir vienmēr nerūsējušā tērauda, jo laika gaitā cinks varētu noārdīties un varētu rūsa veidoties, bet uz nerūsējušā tērauda tādas problēmas nebūs. Skatos arī stūris šeit ir apstrādāts mazliet netradicionāli. Jā, te ir tas pats princips, kas logiem. Patiesībā šis ir tāds stūra veidošanai visvienkāršākais veids, kā to uztaisīt, jo dēļi tiek palaisti attiecīgi kaut kur līdz šejienai, nav vajadzīgs perfekti visu piezāģēt, jo šis te jau nosedz tālāk. Un vēl iedod akcentu. Un iedod arī akcentu, jā, padara māju interesantāku. Kā šie fasādes dēļi liekas kopā un cik ilgs šis process ir? Tātad, pirmkārt, tā ir ventilējumās fasādes princips. Tas nozīmē, ka ir karkas apakšā, tas var būt gan koka, gan alumīnija. Šajā gadījumā ir koka. Latas saliek ik pa 60 centimetriem un skrūvējam dēļus klāt. Kā minēja, kad šeit skrūves nav redzams, jo viņas nosedz. Dēļus, protams, var likt arī vienu otram blakus, tad krāsotām skrūvēm, tas jau atkal kā kurš pats vēlās. No ilguma, grūti pateikt, katrai mājai, protams, tas periods, cik ilgi tājas ir savādāks, var arī pašu spēkiem taisīt, tad tas parasti aizņem mazliet vairāk laika, bet atkal nav jāalgo celtnieki, kas to dara. Un Latvijā ir diezgan daudz piemēru, ka cilvēki tiešām pašu spēkiem šādu fasādu uzbūvē. Daudziem tomēr pastāv uzskats, ka koks ir koks un koks elpo. Ar ko šis būtu atšķirīgāks? Koks, protams, ir skaists, bet koks ir problēmas, un koks ir darbs, koks ir jāpārkrāso, koks ir vērpjās, viņš var sākt pūt, ir viss šīs problēmas, kuras, cilvēkam īsti varbūt nevajadzētu saskarties, un labāk jau atvaļinājumu pavadīt pludmalē, nevis pārkrāsojot māju. Bet par pašu sastāvu? Par sastāvu, protams, kā es teicu, tas ir šķietcements, tātad cements, celulozes šķiedra, smilts un ūdens. Sanāk, ka šis materiāls arī faktiski dabīgs. Principā, jā, tas ir dabīgs materiāls. Ja grib mainīt fasādi, tad neradīsies problēmas ar utilizāciju, jo tas ir pārstrādājams. Mēs attiecīgi viņu samaļam, var izmantot ceļu būvē, var izmantot atkal cementu ražošanā vai pat šo pašu dēļu ražošanā. Tā kā tas cikls tāpat arī ir noslēgts. Jā, 30% no visiem pasaules atkritumiem izrādās ir tieši būvgruži. Un tas šķiet jums ir atrisināts. Jā, šī gadījumā tāda problēma nebūs ar šo materiālu. Bet parunāsim par ugunsdrošību. Kā ar to? Tas ir nedegošs materiāls, A2 ugunsreakcijas klase, tāpēc arī diezgan bieži izmanto sabiedriskām ēkām, kur arī grib redzēt šo te koku, bet pēc likuma to nevar darīt. Bijām Ādažos kultūras centrā un Rojā brīvdabas estrādē, kur arī tika izmantos cedrals tieši dēļ šīs te ugunsreakcijas klases, tā kā tas jau arī praksē pārbaudīts. Viens ir skaisti vērot fasādi no ārpuses, bet kā ar iekšdarbiem? Vai var iekšdarbos izmantot šo materiālu? Iekšdarbos arī var izmantot, tas arī diezgan bieži tiek darīts.
neizdala viņš nekādas kaitīgas vielas. Un, piemēram, tagad pēdējais objekts mums arī Viļņā office ir ar šo materiālu dažās vietās izvietot šis te. Šeit mēs redzam divas krāsas, bet cik es sapratu, jums ir vairāk paraugi un vairāk iespējas. Un kā es varu saprast, teiksim, kā man vajadzētu un kuro krāsu izvēlēties? Jā, kopā ir 32 krāsas, un tā izvēle ir diezgan grūta, tāpēc mēs piedāvājam tādu variantu, kad jūs ieiet mūsu mājaslapā Cedral.lv un pasūtiet bez maksas sev uz mājām paraudzīņus. Jums kurjers atvedīs, jūs varēsiet pielikt pie loga, pie dārza, paskatīties, kā tas izskatās un izvēlēties savu krāsu. Ja cilvēks šo redz un domā, varbūt, ka noderētu, kur tev atrast? Iesaku ieiet mūsu mājaslapā Cedral.lv, tur būs visa kontakta informācija, tāpat varam sarēķināt konkrēti jau tavai mājai, cik tās izmaksas būs un apjoms, tā kā droši Cedral.lv un tur būs visa kontakta informācija.